brother if you can. Help a brother if you can. Sveika, Lien! Kāda tev šodien sestdienā bija motivācija ierasties šeit pasākumā un dekorēt apavus? Ļoti labs jautājums. Motivācija viennozīmīgi tie ir bērni. Motivācija palīdzēt bērniem, kuriem ļoti vajag palīdzību. Un man ir liels prieks un gods, ka es šodien jau otro reizi varu tikties ar Veroniku. Un es arī biju iniciatori, jo viens tu var darīt darbus tiešām, kas ir ļoti svarīgi un ļoti atbildīgi. Ja? Bet es šodien es vairāk viņu uztver tā kā relaksējošu atpūtu ikdienai. Man bija liels prieks, ka Veronika piekrita no bērnam arī atbraukt, jo mēs pirmo reizi tikāmies pagājušo gadu labo darbu nedēļām. Viņas sapnis bija tā kā ar maniem uzdziedāt, un viņi atnāca uz bērnu darbu, mēs kopā padziedājām. Un šodien mēs kopā taisām kroks apavus. Man liels prieks, ka viņi smaida. Un šodien es dabūju arī dāvaniņu, ja? No Veronikas. Es domāju, tas būs viens no talismaņiem. Es uzskatu, ka Laimas ostā dara ļoti labu darbu un vairāk šādus cilvēkus. Un labi, ka viņi neapstājas pie pirmā projekta, ka viņi katru gadu tā organizē un iesaist arī Latvijā pazīstams cilvēks, kas ir ļoti vajadzīgs. Jo ticiet vai nē, tā statistika un tas, kas notiek apkārt Latvijā, tas ir dramatiski. Jā, jo, ja valsts nedomā par to, tad vismaz mēs varam kopā nākt un likt dvēseles, sirds spēku un sirds mīļumu kopā un palīdzēt šiem bērniem. Arī es nākošā gadā aizsākuši 2 lielus projektus, gan par jauniešu tēmu, kas ļoti aktuāli, gan arī par māmiņām, jo daudzām māmiņām nav pat iespēja iegādāties viselementārākās lietas, kā ratus, piemēram. Ja? Un šīs ir lietas, kuras vajag kultivēt un par viņām skaļi runāt, jo daudziem cilvēkiem šķiet, ka viss ir tik skaisti, viss ir tik labi, ja? Bet tā mūsu nākotne jau ir tie bērni, kuriem ir vajadzīga palīdzība. Tāpēc lielu prieku šodien šajā sestdienā esmu. Protams, žēl, ka neesmu pie savas meitiņas, ja? Bet šodien esmu šeit kopā ar Veroniku un mēs taisīsim kaut ko skaistu. Un vai tu šodien taisi pēc improvizācijas vai arī tev jau bija īpaši plāni, kā veidot apavus un kuru dekorāciju? Zini, kā to improvizāciju, jo visa mana dzīve viena liela improvizācija. Ja es ķeros klāt nopietni un atbildīgi pret savu koncertūru vai koncertiem, vai arī šajā gadījumā pret šiem apaviem, tā man atbildība. Un es varbūt sevi neierobežoju, man ideja apmēram bija, ko es gribētu taisīt, bet procesa laikā arī mēdz kaut kas pamainīties, tāpēc vajag ļauties sajūtām. Sajūtas ir tās, kas mums īstenībā dod to pareizo dzīves ceļu. Un vai tu vari iztēloties, ka šeit sēdētu Latvijas deputāti un veidotu apavus? Jā, šī bija viena no tām idejām, ko es arī Jogitai ieteicu Ziemassvētku projektā, ka mēs līmējām brilles, taisījām jaunu kartiņas. Tas būtu ļoti, es domāju, labi. Tieši tiem pašvaldības, varbūt ne, bet 100 cilvēkiem, kas sēž Vecrīgā, iesaistīties šādā projektā. Un es domāju, tāpat nav tāda zemē metāma doma, nāk pašvaldības vēlēšanas un deputāti vienmēr ir pretīm nākoši, vai ne? Es Jogitai arī teicu šo ideju. Es domāju, ka vajadzētu viņu realizēt deputātiem katram, uztaisīt kaut ko, vai kaut vai apavu, kaut vai šlipsi aplīmēt vīriešiem, vai idejas ļoti daudz. Kā tu jūties? Labi, es jūtos, man ļoti patīk šeit. Un es esmu priecīga, jo es tā tāpēc, ka es nekad tā nebiju, man nebija tāds prieks satikt vēlreiz šomas, es domāju, ka es ne. Just help a brother if you can. You wanna help a brother